Ir bijusi sajūta, ka tiešām reizēm varbūt, ka valsts vienkārši no tevis gaida, kad tad tas notiks, kad tad viņš aizies, un cerams, kā ātrāk. Laikam jā. Redz, kur ir cilvēki, kas saka ļoti tādas skarbas lietas, ka sistēmā reizēm izskatās tā, it kā šī dzīvības pagarināšana, ka tā galīgi nebūs prioritāte. Bet tad, ja tu konstatē kaut kādu invaliditāti, ka tu zini, ka tev viņi būs visu mūžu, vai slimība, un tu būsi atkarīgs no kaut kādiem medikamentiem, un tu varbūt uzreiz slimnīcā eitanāzija uztaisa man miers. Tad tā sanāk, tāda ir tā domāšana, ja tā nav prioritāte. Baigi jau viegli teikt, ka tev ir veselības pilns organisms. Tā nav prioritāte. Tagad tiek runāts par izmaiņām finansēšanā. Ko tas varētu nozīmēt cilvēkam tavā situācijā? To es attiecībā par sevi varu teikt, ka pa mani rūpējās, un tā kā es varu dzīvot, bet griezīs no finansējums, nezinu, kas ir tālāk. Kas tur tālāk tad būs vienkārši, jā. Kas viņi ir tādi, lai noteikti, cik ilgi man dzīvos. Un vēl jau vairāk kaut kā absurdi skan. Mēs zinām tavu diagnozi. Šeit tev, es šobrīd vienkārši metaforiski 1000 eiro. Tev vajadzētu pietikt. Tas taču ir absurdi. Protams, ka absurdi. Kuram tad varētu būt tas izdevīgi, lai tu dzīvo īsāk? Valstī, protams, tas būtu izdevīgi, jo nebūtu jāmaksā pensija, nebūtu jāmaksā par aprūpi.